Tam klusums. Vēl apskaties, kas man aiz muguras. Apskaties. Tas smuks. Jaunā kārtība. Jaunā kārtība. Nu, numur 6, numur 42. Tas ir zīmīgi. 6 ir Porziņģim, 42 Bertānam. Bet kas ir kopējs abiem? Nē, nu šī vasara Nē, šitiem numuriem kas ir kopējs? Nu, kas ir kopējs? Summa. Atkal tas sāk. Sešinieki. Divi sešinieki tas zāle. Bet es gribēju pasvītrot, Dāvs Bertāns noslēdz līgumu ar NBA klubu. Tas nozīmē, mums ir 2 basketbolisti NBA, un pirmo reizi ir tā, ka NBA basketbolisti Latvijā ir vairāk nekā NHL hokejisti. Nu, ko tu gribētu to teikt? Ar to, ka basketbolā ir diezgan labas lietas. Nē, es varu pateikt vienu, ka basketbols tagad nosacīti ir priekšā tieši tāpēc, ka viņiem visvairāk spēlē basketbolu Latvijā. Tā sistēma jaunatnes dod tos rezultātus. Nu, skaidrs ir jautājums nākošais, kā viņas attīstīt. Un tur ir mūsu problēmas, teiksim, tas pusauģu vecums un tā tālāk. Ja, piemēram, ir Porziņģi ceļš, jā, ir citu ceļi, jā, bet tas, ka mums tie talanti ir un būs, un arvien vairāk ir, jā, un ka mēs ieņemam jaunieši. Pasties, kā jaunieši spēlē visur, jau tagad desmitnieks, tas jau ir norma. Labi, jaunatnes basketbolā, junior Eiropas čempionātēs, tā jau ir norma. Bet, ja mēs sakam, ka mums ir KP, tad tagad sanāk, kad Ņujorkā ir KP un San Antonio būs DB. DB? Tā sanāk. Redz, bet tā lomas būs savādāks. KP ir pamatpiecinieks, jā, bet redzot, kādi ir San Antonio vēl noslēguši vēl līgumus, es izskatās, bet kas ir pluss? Tas, ka tur ir Popovičs, viņš katru spēlētāju izmanto konkrētā brīdī, konkrētu uzdevumu. Es domāju, kad arī daudz tiks spēlēt. Nu tiec NBA. Mūsējie džeki tikuši. Jā, bet... un daudz tādu nav pirms tam bija. Jā, bet par to līgumu, kādu viņš ir noslēdzis, un par to skandālu, kāds tur bija, es nākušies pastāstīšu. Jā, nu labi. Tu jau... Kaut turēs sveci zem pūri. Nē, man interesanta informācija. Labi.